Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies pirmajā epizodē pavisam jaunam raidierakstam, tāpēc, ka traumēts. Tāds ir šī raidieraksta nosaukums un arī pirmā epizode, mazliet tāda ievad epizode par to, kā tad vispār atpazīt, vai es esmu traumēts. Un droši vien, ka arī daudzā informācija mūsdienās, ko mēs sastopamies par traumatizācijām, par psiholoģiskām traumām, ir radījusi tādu sajūtu, ka iespējams pilnīgi visi cilvēki ir traumēti un ka tas jau ir kaut kādā ziņā varbūt normāli un ka no tā nekādā veidā nevar izvairīties. Un dažādi mīti, protams, arī valda par to, kā tad dziedināties no traumām un arī, piemēram, ka var pilnībā no tām izdziedināties. Es ceru, ka es varēšu arī pamazām mazliet kliedēt dažādus mītus un iedot jums to informāciju, ar kur jūs varētu iegūt tādu mazliet arī atvieglojumu, jo pirmkārt jau, ko man gribas teikt, ja arī tev ir bijusi kāda traumatiska pieredze, kura iespējams joprojām tevi zināmā mērā tur savā varā, tā nekādā ziņā nav tava vaina, ka tā ir noticis, un par to nav jākaunās, par to nav sev jāuzbrūk vai kaut kā jāpieprasa no sevis tāda strauja dziedināšanās un uzvedības, kas varbūt būtu normāls tad, ja šāda pieredze nebūtu aiz muguras vai arī viņa jau būtu pārstrādāta. Un tad šodien, vēlos mazliet pastāstīt, pēc kā tad varētu atpazīt, ka iespējams joprojām tevī ir kāda nepārstrādāta traumatiska pieredze, un arī, protams, iespējams, jo skaidrs, ja tevī māca nopietnas bāžas par to, kas notiek ar tā psihisko veselību vai arī fizisko veselību, jo, protams, ka tās abas arī ļoti cieši saistītas, tad iesaku noteikti doties pašam pie ārsta vai arī pie mentālās veselības speciālista, psihologa, psihoterapijas speciālista, ārsta psihoterapeita, kas nu būs piemērotāks tajā gadījumā. Bet tad iedošu dažus pieturas punktus, par kuriem tad iespējams tu vari padomāt, varbūt kaut ko arī atpazīt un attiecīgi tad skatīties, kā tālāk sev palīdzēt ar to, vai arī priecāties, ka uz tevi tas nekādā veidā neatiecas. Pirmais, par ko es gribu runājot par simptomiem, mazliet iedot tādu ieskatu tajā, ko definē par pēctraumatiskā stresa sindromu. Un tur ir noteikti tādi simptomi, biežāk sastopamie simptomi, par kuriem mēs runājam, pēc kuriem tad varētu secināt, kad šeit visticamāk ir arī vajadzīga kāda jau palīdzība, jo, ja tas ir pēctraumatiskā stresa sindroms, tad tur ir jāmeklē profesionāla palīdzība. Un pirmā pazīme, kuru es gribu šeit minēt, ir tā saucamie flashbacki, kas ir tādas atmiņas par notikušajām šausmām, par notikušo traumatisko notikumu, sāpinošo notikumu, un šīs atmiņas vienlaicīgi arī ar ārkārtīgi spēcīgām emocijām, kuras iespējams ir pat tik spēcīgas tajā brīdī, it kā tas notikums notiktu no jauna šeit un tagad ar mani atkal. Tik ļoti tas var šķist intensīvs šis pārdzīvojums tajā brīdī. Flashback cilvēkam var būt arī
naktīs murgu veidā. Ja, cilvēki, kas ir pārdzīvojuši ļoti smagus traumatiskus notikumus, viņi mēdz naktī mosties no murgiem, kuros viņi redz, it kā viņi atkal piedzīvot to pašu, atkal atrastos tajā situācijā, kur viņi ir bijuši un piedzīvojuši šo milzīgo bezpalīdzību, izmisumu, šausmas, un kur viņi vairs nekādā veidā nevarēja sev palīdzēt šo situāciju atrisināt. Piemēram, jā, ir tipiski, par ko arī ļoti daudz, protams, ir aprakstīts, un tie arī bija tādi pirmie pētījumi šai jomā. Tas bija par karavīriem, kas bija atgriezušies no kara, kuri tad šīs kara šausmas turpināja arī redzēt nakts murgos. Tā kā es pati savā praksē ļoti daudz esmu strādājusi ar jaunajām mammām, tad jā, es arī esmu satikusi sievietes, kuras naktī ir modušās atceroties dzemdībās piedzīvoto kādu ļoti, ļoti smagu brīdi, kas bija kļuvis traumatisks. Bet, protams, ka tas var tātad notikt arī pa dienu pēkšņi var nākt šī spēcīga atmiņa spēcīgajām emocijām. Nākamā pazīme šajā visā, par ko man gribas runāt, ir izvairīšanās. Un izvairīšanās šai gadījumā no tā, kas varētu atsaukt atmiņas par notikušo. Kaut kas, kas varētu, mēs mēdzam teikt, triggerēt atkal tās pašas sajūtas, ar ko saistās šis notikums, kas ir bijis traumatisks cilvēkam. Piemēram, atkal no manas pieredzes darba ar jaunajām mammām, es vairākas tādas mammas šobrīd atceros, kuras pēc ļoti smagas dzemdību pieredzes mērķtiecīgi izvairījās braukt pa to ielu, kur atrodas dzemdību iestāde, vai iet garām kaut kādā veidā šai dzemdību iestādē, jo tikai tā vieta vien, šī ēka, nemaz nerunājot par to, ka ieiet tai ēkā iekšā, jau izraisīja atkal ļoti spēcīgas emocijas un iespējams pat dažādas arī ķermeniskus simptomus, sirdsklaus, svīšanu, tādas ļoti spēcīgas baiļu reakcijas. Īstenībā ļoti līdzīgi varētu būt arī pat, ka mēs turpinam izvairīties no kaut kā, kas pat varbūt senākā pagātnē mums ir bijis traumatisks un mēs to neapzināmies. Un te man nāk prātā piemērs par vecākiem, kuri mēģina pirmās reizes vest uz bērndārzu savu bērnu vai bērnus, un pašiem iespējams viņiem ir bijušas ļoti nepatīkams un pat traumatisks bērndārs pieredzes, tad jau pat ieejot tikai iespējams tajā ēkā, kuras nereti joprojām izskatās tieši tāpat, kā tajā laikā, kad arī šie vecāki paši gāja bērndārzā, vai arī tā specifiskā smarža, kāda tur ir ēdienas smarža, vai vēl kāda cita asauc momentā atmiņā to, ko viņi bija piedzīvojuši kā bērni, un tā kā tas ir sasaistījies kopā arī ar sajūtu, ka es nekādīgi nevaru šo situāciju ietekmēt vai mainīt, tad tā milzīgā bezpalīdzība arī padara šos vecākus īstenībā diezgan nespējīgus palīdzēt savam bērnam tajā situācijā, ieiet tajā dārziņā, uzsākt bērnu dārza gaitas, pierast pie tā, un viņi paši izvairās varbūt būt kontaktā ar dārziņu, un es zinu, ka reizēm ir tā, ka vienam vecākam varbūt ir šādas pieredzes, un otram mazāk, un tad, parasti notiek vienošanās, tad kurš no vecākiem vedīs šo bērnu, jo viņam nav šādu atmiņu. Izvairīšanās var notikt arī tādā veidā, ka mēs izvairamies par to runāt, mēs izvairamies par to kaut ko dzirdēt, piemēram, mēs neskatāmies filmas, kurās varētu būt sižeta līnijā kaut kas līdzīgs, kas ir bijis manā traumatiskajā pārdzīvojumā, vai pat neklausamies tādas dziesmas, kuras kaut ko tādu varētu atgādināt. Mēs negribam ar citiem cilvēkiem runāt par šīm tēmām, nespējam klausīties, kad viņi stāsta savu pieredzi, piemēram, kaut vai atgriežoties pie tās pašas dzemdību pieredzes, tad sievietes, kuras vēl nav pārstrādājušas savas traumatiskās dzemdības, viņām ir absolūti mokoši tikties ar citām mamām, kuras sāk stāstīt par savu dzemdību pieredzi, jo vienalga, cik pozitīvs vai negatīvs ir šis stāsts, viņš tāpat izsauc uzreiz šīs spēcīgās emocijas. Tātad izvairīšanās no jebkā, kas varētu atkal
trigerēt šīs sāpīgās atmiņas. Un vēl te varbūt arī esat pamanījuši mūsdienās jau arvien biežāk pat gan pie kaut kādām filmām, video vai pat pie Instagram ierakstiem mēdz parādīties uzraksts, tā kā brīdinājums par trigeriem. Ja? Piemēram, ja tur ir, kaut kas par uzbrukumu vai izvarošanu vai kaut kādu citu smagu notikumu, tad tas arī tur rakstīts, ka tur ir par šo tēmu, tas varētu būt trigers, ja tu esi kaut ko līdzīgi piedzīvojis. Tad varbūt arī palīdz sev izvairoties no šīs informācijas, tā kā arī tiek piedāvāts it kā sev tādā veidā palīdzēt. Nākamais simptoms paaugstināts stresa līmenis. Tad kopumā paaugstināts stresa līmenis, ko mēs varam sajust ķermeniski, varam piedzīvot savā uzvedībā, savās reakcijās, ka visu laiku ķermenis drusku tādā ārkārtas režīmā darbojās. Ja? Viņš ir visu laiku gatavībā risināt kaut kādas, var iespējams potenciāli bīstamas situācijas. Ja? Kā tas var izskatīties? Ļoti, ļoti bieži, ko es arī saviem klientiem darbā piedzīvoju, tas var parādīties miega grūtībās, gan grūtībās iemigt varbūt bez kaut kādām īpašām palīdzībām, ja ir cilvēki, kuri var iemigt, piemēram, tikai un vienīgi skatoties televizoru vai skrolējot telefonu vai kaut ko specifisku klausoties, kas uzreiz es negribu teikt, ka tas ir kaut kādā ziņā slikti. Es domāju, labi, ka cilvēki arī meklē risinājumus savām grūtībām, lai sev palīdzētu, jo izgulēties, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un ja tas palīdz, tomēr iemigt un izgulēties, tas ir brīnišķīgi, bet, ir vērts padomāt, ka par ko tad īstenībā liecina šīs problēmas ar miegu, jo, mūsdienās arī ārkārtīgi daudz mēs nodarbojamies ar to, lai kaut kā apkarotu dažādus simptomus, ja, lai tie simptomi beidzās, jo skaidrs, viņi ir nērti, viņi traucē, viņi apgrūtina dzīvi, bet vienlaikus, ja mēs vienkārši tikai apkarojam simptomu, neskatoties, kas tad ir tas cēlonis, kāpēc tā notiek, mēs sev īsti ilgtermiņā neesam spējīgi palīdzēt, un reizēm drusku arī varbūt veidojam tādas atkarīgas uzvedības, ja, tādā veidā, jo, saprotu, savādāk es nevaru nomierināties, tad es visu laiku izmantoju šo vienu konkrēto veidu. Vēl tāds tipiska pazīme paaugstinātam stresam varētu būt spēcīgas izbīļa reakcijas. Ja? Ir cilvēki, kuri ļoti ātri no viskaut kā sabīstās un spēcīgi sabīstās. Ja? Teiksim, nezinu, kāds tur blakus var skaļāk nošķaudīties un es jau salecos vai pat iekliecos, ja? Nobīstos no tā, lai gan tur nekas bīstams nenotiek. Šis arī ļoti, ļoti novērojams, piemēram, cilvēkiem, kas arī ilgstoši ir bijuši kaut kādās tādās traumatiskās situācijās. Te es nereti arī savās lekcijās par to stāstot minu piemēru, kur man ir bijusi pieredze ar cilvēku, kas ir bijis arī militārā misijā citā valstī un kur tiešām, kad gar kāju vienkārši tikai pieglaužās kaķis, šis cilvēks jau ir uzlecis augšā un jau gatavs kaut kā reaģēt, aizstāvoties, ja, lai gan tas ir bijis tikai kaķis, kas pieglaužās pie kājas, tātad arī dažādas lietas, kas, īsnībā, ja tā, reāli, mierīgi mēs pastamies, padomājam, galīgi nav bīstamas, bet viņas tiek nointerpretētas kā bīstamas. Vēl par paaugstinātu stresa līmeni, hronisku tādu paaugstinātu stresa līmeni var liecināt arī izteiktas koncentrēšanās grūtības. Tad nav runa par to, ka kaut kad man ir grūtāk uz kaut ko sakoncentrēties, kas ir pilnīgi normāli visiem cilvēkiem. Tāpat kā ir normāli arī kaut kādas reizes, ka man ir grūtāk iemigt vai sliktāk guļu pat naktī. Ja? Te ir runa par tiem simptomiem domājot, ka tie tomēr ir tādi noturīgi, ja? Un citreiz jau hroniski. Tā arī par šīm koncentrēšanās grūtībām vai arī par atmiņas grūtībām. Protams, ka tur var būt arī citi iemesli, kāpēc šādas problēmas ir gan miega grūtības, gan koncentrēšanās atmiņas grūtības, tāpēc arī šeit būtu tomēr svarīga speciālistu konsultācija, lai saprastu, ar ko tas tieši ir saistīts. Reizēm šajā lielajā spriedzē, visu laiku dzīvojot tādā paaugstinātā stresa līmenī, cilvēki arī
piedzīvo to, ka viņos uzkrājas tāda agresija un viņi kļūst tāda nepatīkama komunikācijā un agresīva komunikācijā. Nerad viņi arī pat paši jau no tā cieši, kur nemaz nerunājot par apkārtējiem cilvēkiem. Vēl viens simptoms, tas angliskais termins, liekas, varētu būt pazīstamāks, varbūt, jo, ja arī kādreiz varbūt lasat kaut ko vēl par šo numbing, kas ir tāds, nejūtīgums, ka notrulināšanās, tāds sajūtu notrulināšanās, tā varētu teikt, ka, mazliet tas ir līdzīgi tā kā depresijā, ka es īsti vairs nebēdājos ne par ko, un es arī īsti vairs nepriecājos ne par ko. Tā kā tāds līdzīgs, tāds nekāds tas stāvoklis. Nav izteiktu izmaiņu šajā emocionālajā stāvoklī, bet tomēr arī varētu būt raksturīgs tāds vairāk negatīvs nākotnes redzējums, un, protams, tāda zudus spēja gan priecāties, gan arī īstenībā raudāt. Ja? Šis arī ir tāds, ir cilvēki, kuri, viņi reizēm saka, es jau gadiem neesmu raudājis. Un es tā kā gribētu paraudāt, man tā kā liekas, kaut kur man tas viss tur kaklā stāv vai acīs stāv, bet tā arī nekas ārā nenāk, ja kaut kur tāds iestrēdzis viss. Un arī šis tāds nejūtīgums, īstenībā ietver sevī to, ka cilvēks ir zaudējis saikni ar sevi, tātad viņš vairs nejūt sevi, ja? Viņš nejūt arī bieži vien vairs savu ķermeni, arī saikni ar ķermeni ir zudus, un arī šis emociju izjušanas spēja ir zudus, un arī šis cilvēks nejūt vairs tādu saikni ar pasauli, ar citiem cilvēkiem, ja? Bieži tāds tā kā izolējies, tāds tā kā kaut kādā savā kapsulā, savā pasaulē. Protams, ka tur līdzās arī mēs varētu runāt par disociācijām, kurām noteikti es gribēšu veltīt arī kādu atsevišķu epizodu, jo tas ir kaut kas, kur ir vērts padziļinātāk uz to vēl apstīties, bet tā vienkāršoti īsā versija, ko es šodien gribu jums par to teikt, tā ir tāda uztveres izmaiņa, sevis sargāšanas nolūkā, ka mēs, to, kas notiek tajā brīdī un ko mūsu nervu sistēma tajā brīdī interpretē par pārāk bīstam, ka mēs to varētu kaut kādā ziņā neizturēt, padara priekš mums tādu attālinātu, mēs vairs īsti neesam šeit līdz galam laikā un telpā te uz vietas, mēs tā kā zaudējam drusku arī orientāciju, kur tad īsti mēs esam, tāda atsvešināšanās notiek no sevis, arī, no pasaules tajā brīdī, un skaidrs, ka disociētā stāvoklī arī kontakts ar citiem cilvēkiem zūd, jo zūd arī kontakts pašam ar sevi. Viss liekas tāds tā kā nereāls, reizēm cilvēki disociētu tādu stāvokli aprakst, tāda nereāla sajūta, tā kā filmā atrastos, nevis savā dzīvē, bet kaut kādā filmā, tā kā kāds būtu par mani uzņēmis filmu, vai par tiem notikumiem. Daži pat arī mēdz minēt ar no klientiem, es dzirdējusi, ka, tas tāds stāvoklis, it kā es pats sev blakus stāvētu, nevis es esmu pats savā ķermenī, bet es stāvu sev blakus, tā kā vēroju sevi no malas. Un, protams, ka tas arī ir tāds, tāda atslēgšanās, kad es nevaru vairs sevi just, es nevaru sevi uztvert, un tas ir aizsarga mehānisms, tā ir aizsardzības stratēģija, kuru mums mūsu psihe piedāvā kā risinājumu situācijās, kur neko citu labāku kā risinājumu vairs viņi nespēja piedāvāt, kur visi iespējamie mēģinājumi sev palīdzēt jau ir sevi izsmēluši. Šie tad būtu tie simptomi, par kuriem es gribētu runāt saistībā ar pēctraumatiskā stresa sindromu, bet vēl es gribu mazliet pievērsties arī šajā epizodē tam, kā tad traumatizācija ietekmē attiecības. Arī ieskicēšu un noteikti gribēšu tam veltīt arī atsevišķu vairāk vēl laika. Bet tad par attiecībām. Vispirms, runājot par attiecībām, noteikti es gribu uzsvērt attiecības pašam ar sevi. Kā tad tas ietekmē attiecības ar sevi? Trauma, ko viņa izdara, viņa savā veidā tā kā nošķir, nodala, atdala ķermeni
no gara, no psihes. Ja, tiek sarauta saikne starp ķermeni un starp psihi. Mēs tā kā nespējam līdz galam vairs justies veseli vienoti. Ķermenis vairs nav tādā vienotībā ar šo, gāru, es teikšu tā. Un kā tas izskatās? Tas izskatās tad, kad es mēģinu pievērsties sev, mēģinu sevi sajust, pēkšņi parādās kaut kādi dīvaini simptomi. Noteikti arī vēl atsevišķā epizodē stāstīšu par dažādām metodēm, kuras mūsdienās arī ir populāri izmantot un kāpēc viņas nepalīdz īsti traumatizētiem cilvēkiem un citreiz pat varbūt rada vairāk problēmu nekā palīdz. Tad šeit varbūt jau ieminēšos par vienu no lietām, par ko mūsdienās daudz tiek runāts un visādos tādos vispārīgos ieteikumos teikts, ka tad, kad tev ir daudz, tu esi ļoti uztraucies vai paaugstināts stress, tad pievērsies sev, sajūti sevi, pajautā sev, kas tur tagad ar tevi iekšā notiek. Tad traumatizēts cilvēks, tad, kad viņš sāk pievērsties sev un uzdot to jautājumu sev, kā tad es īstenībā jūtos, tas, ko viņš sajūt, ir nevis miers, bet viņš sajūt tieši pretēji, viņš sajūt nemieru, viņš sajūt, ka ir kaut kāds saspringums un iespējams tas saspringums tā kā kļūst vēl lielāks. Iespējams, ka viņš sajūt arī kaut kādu tirpoņu vai kaut kādu kamolu kaklā, varbūt, ka viņam vairojas nedrošība, varbūt parādās bailes, varbūt visdažādākie simptomi ķermenī. No vienas puses, protams, ka tas, nav nekas slikts, un ja mēs strādājam psihoterapijā ar to, un līdzās ir terapeits, kurš ir apmācīts, kā cilvēku izvest cauri šiem stāvokļiem, kā palīdzēt viņam stabilizēties šajos stāvokļos, kas māca šim cilvēkam pašregulācijas prasmes, kuras tajā brīdī viņš nav spējīgs pielietot, vai nav apguvis, vai arī ir zudušas pēkšņi tās kompetences, tad tas tiešām ir ok, bet ja cilvēks to dara viens pats, un viņam īsti nav skaidrs, kas ar viņu notiek, tad tās sajūtas ir tik nepatīkamas, ka īstenībā viņš ļoti ilgi negribēs tajā atrasties, kas ir pilnīgi normāli. Nevajag sev spiest atrasties kaut kādā stāvoklī, kurā mēs jūtamies tikai vēl sliktāk. Un iespējams, ka viņš izvairīsies no situācijām, kurās ir jāpievēršās sev, kur ir jājūt sevi un kur ir jānonāk kontaktā ar kaut ko, kas tur iekšā ir, jo tas, kas tur iekšā ir pārāk satraucošs, un viņš nejūt tajā brīdī pietiekami daudz sevī spēku, viņam nav tās kapacitātes, nav zināšanas, nav prasmes, kā ar to tikt galā, un līdz ar to viņa aizsardzības mehānismi darbojas viņa labā, paldies Dievam, ka tādi mums eksistē, un viņu vienkārši ved viņu no šīm situācijām prom. Un nevelti, es domāju, jūs zinat, gan jau sev apkārt ļoti daudz tādus cilvēkus, kas brīnišķīgi prot savu ikdienu saplānot tā, ka viņiem vispār nav neviena brīža, kad viņi varētu pievērsties sev vai sajust sevi. Tikko tāds brīdis parādās, ja tur gluži nav kāds darbs vai pienākums vai hobijs vai draugi vai kurš savā dzīvē saplāno, tad vismaz telefonu var paskrolēt vai, paklausīties mūziku, ja, kas arī no vienas puses mūziku klausoties, protams, mēs arī varam mēģināt nonākt kontaktā ar sevi, un citreiz savukārt tas ir vēl viens veids, kurš atkal ved mūs prom no sevis, ja, te atkal tad godīgi var katrs pie sevis pareflektēt, kas tad tas īsti priekš manis ir, vai šis ir aizsardzības mehānisms, kā, nejust tomēr sevi, vai gluži pretēji. Un reizēm cilvēki, kuriem šitas tad nedarbojās, viņiem ir tāda sajūta, kā tās durvis uz iekšpus viņiem būtu slēgtas, un tā ir tiešām, tas ir tāds apliecinājums tam, ka ļoti iespējams viņos dzīvo kāda neapzināta, neatrisināta, nepārstrādāta trauma, varbūt pat vairākas, ja? Traucētas attiecības ar sevi noteikti parādīsies arī traucētās attiecībās ar ķermeni.
Kā tas var izskatīties? Nu, piemēram, un tādus cilvēkus arī iespējams tu ļoti pazīsti apkārt, varbūt pats ieskaties spogulī, un tur ir viens tāds cilvēks, ka tas nodzīvojas tādu ļoti aktīvu dienu, darbīgu dienu, viss kaut kas varbūt foršs un mazāk foršs ir sadarīts un piedzīvots, bet dienas beigās tev īstenībā nav ne jausmas, kā pa to dienu ir jūties tavs ķermenis. Kā viņam ir klājies. Vai viņš ir bijis sasprindis, vai viņš ir bijis atslābis, kā beigās vai tu esi sajūtis bada sajūtu, un tad, kad tu paēdi, vai tu sajūti sāta sajūtu, vai tas bija garšīgs ēdiens, ko tu ēdi, vai tu pietiekami padzēries, vai tu jūti tos mirkļus, kad gribās padzerties, un vai tu apmierināji šo savu vajadzību, vai varbūt dienas beigās sēdi un domā, es tā kā laikam aizmirst gan padzerties, gan paēst, un varbūt, ka tev dienas laikā bija arī kaut kādas sāpes, bet arī tās izdevās ignorēt, un no vienas puses mēs varbūt uzskatām to pat par tādu ieguvumu, jā, jo nebija jājūt sāpes, tad vakarā, kad beidzot ieiet gultā, tas sāk just, ka kaut kas sāp. Nereti, starp citu, tieši tas brīdis, jā, kad cilvēks beidzot vakarā tagad nomierinās, viņš pēkšņi pamana, ka tas kaut kas jau tur ķermenī ir īdējis, varbūt visu dienu, bet tagad vairs no tā nevar izvairīties. Ja? Tagad, protams, var atkal negulēt un slēgt iekšā kaut kādas ierīces un kaut kā virzīt to savu uzmanību prom, bet, ja gribas atpūsties un izgulēties, tas nemaz nav iespējams. Jā, un šie cilvēki, kuri nejūtas savā ķermenī kā mājās, un viņiem pat varbūt tas var izraisīt īstas dusmas, ja, kad kāds saka, ķermenī vajag justies kā mājās. Ķermenis glabā īstenībā visas mūsu atmiņas par visām mūsu pieredzēm. Ja mēs pie tām atmiņām nevaram nonākt tā apzināti un nevaram visu izstāstīt un atcerēties, kas ar mums ir noticis, tad ķermenī visas šīs atmiņas ir. Un viņš patiešām ir kā tāds ļoti rūpīgs arhivārs, gan visas skaistās, gan visas sliktās atmiņas tur viņš ir noglabājis, un līdz ar to ķermenis glabā arī visas traumatiskās pieredzes, un tur arī mēs varam satikt daudz ko no tā, ar ko mums vairs nekad dzīvē negribētos satikties, tāpēc atsvešināšanās no sava ķermeņa vienlaikus ir, protams, arī sevis pasargāšana no tām atmiņām, no tām pieredzēm, kuras šķiet būtu pārāk grūtas vai smagas, lai atkal nonāktu ar viņām kontaktā. Vēl viena iespēja arī, kā mēs izvairamies no šī kontakta ar savu ķermeni ikdienā, ir mēģinot viņu kaut kā pārmērīgi kontrolēt, pārmērīgi ietekmēt. Piemēram, mūsdienās ļoti populārs veids, kad cilvēki sevi nodarbina tādā pārmērīgā sportošanā, tiešām jau tādā, kas ir gandrīz jau citreiz pat listās kā apsēstība, ja, kur tiek nemitīgi visādi izaicinājumi meklēti un ķermenis bieži varbūt nevis tādai patīkamai sajūtai, ja, nodarbināts, bet pārslogots un visu laiku gaidīt no viņa arī varbūt kaut kāda ārkārtēja pat rezultāti. Arī tādas ļoti, ļoti pareizas ēšanas un ēdienkartes pieskatīšanas arī var būt viens no veidiem, kā kontrolēt savas attiecības ar ķermeni. Par tādām traucētām attiecībām ar sevi un savu ķermeni noteikti liecina dažādi ēšanas traucējumi. Tā skaitā arī mūsdienās ļoti, ļoti populārā lieta - emocionālā ēšana. Ja, ka mēs tā vietā, lai varbūt kaut kā atpazītu tās emocijas, izjustu, izdzīvotu, izstrādātu, tas nemieris, ko mēs tajā brīdī jūtam, tiek nomākts ar to, ka mēs ēdam un ēdam daudz vairāk nekā tiešām ir nepieciešams, lai piedzīvotu sāta sajūtu, nekā ir nepieciešams manam ķermenim, bet tas ir svarīgāk, lai nomāktu tās emocijas, ar kurām tajā brīdī es neesmu spējīgi saskarties vai izvērtēju, ka tas man varētu būt pa daudz vai neprotu, ja tur ir dažādi tie iemesli varētu būt. Un ēšanas traucējumi ļoti līdzīgi kā liela daļa atkarība. Ēšanas traucējumi, protams, arī visi klasiskie bulimija, anoreksija, ja, vienkārši emocionālā ēšana tomēr. Es nezinu, statistiku neesmu paskatījusies, bet manuprāt skar vairāk vēl cilvēku.
Šie ēšanas traucējumi, tāpat kā citas atkarības, ir saistīti ar disociācijām. Tātad nejust sevi vai arī gluži pretēji just ārkārtīgi intensīvi. Ja, piemēram, ļoti pārēdoties, tad es beidzot jūtu, ka man sāp vēders, sāp kuņģis, ja, viņš ir tik ļoti piebāsts, ka es jūtu tīri fiziski jau, ka vispār tur vairs nav gandrīz vai vietas, un tad es beidzot sāku just savu ķermeni. Tātad no vienas galējības otrā varētu būt šī sevis nejušana. Un, protams, ja ķermenis parāda dažādus simptomus, tad ir tik populāri vienkārši tikt ar viņiem visādi galā. Ja, piemēram, mums ir sāpes, tad ir tik populāri iedzert pretsāpu līdzekļus kaut kādus, nevis uzdot tomēr savu jautājumu par to, par ko šīs sāpes šobrīd liecina, ko mans ķermenis mēģina man pavēstīt, un ko varbūt man vajadzētu mainīt savā dzīvē, lai es justos tīri fiziski labāk, nevis vienkārši iedzerot kādu pretsāpju tableti. Nākamā lieta ir attiecības ar citiem. Tātad tās bija attiecības ar sevi, šobrīd attiecības ar citiem. Skaidrs, ja man ir traucētas attiecības pašam ar sevi, tad arī attiecības ar citiem nav iespējams veidot nekādas labās. Ja, tad viņas tāpat būs arī kaut kādā veidā traucētas, viņas nebūs tik dziļas, viņas nebūs tik intīmas. Šis iemesls tieši tam, ka mēs ar grūtībām veidojām tuvas, dziļas, ilgstošas attiecības, lielā mērā ir saistīts jau ar mūsu agrīnām pieredzēm, agrīnām tā saucamajām attīstības traumām vai piesaistes traumām. Par to es noteikti arī gribētu uztaisīt atsevišķu epizodi. Tātad tas ir par attiecībām, kuras mēs veidojam ar saviem vecākiem, jau sākot no brīža, ka mēs vēl esam mammai vēderā, pēc tam pašos pirmajos dzīves gados. Tās ir pieredzes, kas ir ļoti izšķirošas tajā, cik spējīgi vai nespējīgi mēs būsim veidot tuvas, dziļas attiecības, cik ļoti mēs uzticēsimies citiem cilvēkiem, arī cik ļoti mēs spēsim veselīgi balansēt tuvību un autonomiju, kas ir tādi divi svarīgi poli attiecībās. Tātad, lai es būtu labās attiecībās, man ir jāspēj būt gan pašam ar sevi un jājūtas ar to labi, un jāvelta tam laiks, un jāpavad, kaut kāda enerģija jāvelta tajā, un tad atkal jābūt kaut kādam laikam un enerģijai, ko es esmu arī attiecībās ar otru, un arī tad tur piedzīvoju šo tuvību ar otru, un pēc tam atkal atgriežos autonomijā, atkal attiecībās pie sevis. Tas tāds tā kā pendels, es reizēm saku, ja no sevis pie otra un atpakaļ un atkal pie otra. Un ir cilvēki, kuri saka, ka viņi izjūt milzīgu nepieciešamību pēc neatkarības, pēc brīvības, ja, viņi nespēja izturēt, viņiem liekas, ka attiecības viņus tā ierobežo un ka tā viņi tā kā nevar elpot tādās tuvās attiecībās, un dažreizēm tad to pārnes, ka tad tā būs tā precēšanās, piemēram, kas būs tas šausmīgais ierobežojums, ka tad nevarēs vispār vairs brīvs justies, ja. Citiem tas varbūt pat jau dzīvošana kopā, vai, tas atkal ļoti individuāli, noteikti parunāsim par to, man liekas, ļoti interesanti tēma, bet vienlaiks, ja ir tā kā šī milzīgā vēlme pēc tās brīvības, bet vienlaiks, protams, arī nenormāls ilgs pēc tuvām, labām attiecībām, pēc tā, ka es tomēr varētu būt ar kādu cilvēku kopā, kuram es esmu nozīmīgs, kurš man ir nozīmīgs, ja, ilgs arī pēc mīlestības un pieņemšanas, un tā viss, kas, mums cilvēkiem ir arī tādas ļoti nozīmīgas vajadzības. Ja arī tev liekas, ka kaut kas tāds uz tevi attiecās, ka tu nevari brīvi mīlēt, brīvi dzīvot, ka tu iespējams iekrīt vai vienā vai otrā galējībā un kaut kā mētājies starp viņām vai pārāk iesprūsti, ja, vienā, tad tas visticamāk norāda uz agrīnu traumatizāciju, ar kuru tad, ļoti ieteicams būtu strādāt psihoterapijā. Vēl uz šādu, traumatisku pieredzi norāda arī tendence veidot tā saucamās toksiskās attiecības, respektīvi attiecības, kuras mums nedara labu,
kuras nedod mums drošību, gluži pretēji, kurās visu laiku mazliet ir tāds tā kā karš vai cīņa vai tāda ņemšanās par izdzīvošanu, kas no vienas puses it kā arī dod tādu adrenalīnu, jā, bet no otras puses tas noteikti nedara mums labu, un tās nav tādas attiecības, kurās mēs varam augt, attīstīties, atplaukt dzīvei, ja, kur mēs varam arī sasniegt tādus veselīgus, pozitīvus dzīves mērķus. Un tas, starp citu, man gribas mazliet arī piebilst to mītu par tiem taureņiem vēderā. Tad, kad mēs esam iemīlējušies, ja, tad ir tie taureņi vēderā, un tas ir tas, kam vajagot būt, ja attiecībās viss ir kārtībā, un reizēm arī pāri, kas nāk terapijā, saka, viņiem vairs nav tie taureņi vēderā, un tā kaut kas nav kārtībā, un kā viņus atkal dabūt. Un īstenībā tie taureņi vēderā, par ko viņi liecina par to, ka tajā brīdī ķermenis ir paaugstinātā stresa situācijā. Skaidrs, ka stress var būt arī pozitīvs stress, ja, un tā, ka mēs esam iemīlējušies pārsvarā, jo šis ir tas pozitīvais stress, bet tomēr viņš ir paaugstināts stress, kurā, ja mēs atrodamies ilgstoši, tas mūsu veselību apdraud. Tas apdraud fizisko veselību, tas apdraud psihisko veselību. Tas nav paredzēts cilvēkam atrasties tādā stresā hroniski, bet, ja mēs veidojam attiecības, kuras mēs mēdzam saukt par toksiskām ar kādu cilvēku, kas, pats visticamāk ir arī traumatizēts, un līdz ar to mēs ar viens ar otru traumām saspēlējoties veidojam tādas attiecības, kurās visu laiku ir augšā adrenalīns un visu laiku ir kaut kāds stress un ņemšanās. Tas, protams, arī ir no ļoti dziļām bedrēm līdz atkal milzīgiem taureņiem un pacēlumiem un pat eiforiju, bet lielākoties tātad tas liecina par to, ka tur apakšā ir nedziedināts, neatrisināts traumatiskas pieredzes. Un trešais un pēdējais, ko man gribas šodien jums šajā epizodē pastāstīt, ir par attiecībām ar pasauli. Arī tās ir nozīmīgas attiecības. Tātad, kā es jūtos šajā pasaulē, kurā es dzīvoju, vai tā man ir patīkama vieta, droša vieta, draudzīga vieta, tāda vieta, kur es gribu atrasties un kur es gribu satikt arī citus un kur es gribu visus savus talantus likt lietā un tiešām augt un padarīt šo vietu vēl skaistāku, atstāt viņu vēl skaistāku nekā es viņu satiku šeit ienākot, vai arī gluži otrādi tā ir pasaule, kurā es neusticos citiem, varbūt nevienam neusticos, vai tikai kādiem dažiem ļoti ekskluzīvi izvēlētiem cilvēkiem, un arī tad tikai līdz zināmai robežai, jo vispār pasaule ir neparedzama, draudīga, cilvēki ir neparedzami, draudīgi. Un šis tad ir tāds ļoti, ļoti dziļš, man gribas lietot to terminu patērns, tāds uzskats, kuru īstenībā ar prātu mēs daudz ko nevaram ietekmēt, jo pat ja ar prātu mēs jau sakam, pasties apkārt, taču nav nekas tik traks, ir jau arī normāli cilvēki un varbūt pat laipni un labi cilvēki un neviens jau nebruks uzreiz man virsū un gan jau es izdzīvošu un nebūs tik traki. Pat ja ar prātu es to tā varu noformulēt, tad īstenībā iekšēji dziļāk tur pamatā ir šī lielā nedrošība, milzīgas bailes, un šādai nedrošībai, šādām bailēm pārsvarā pamats iemesls ir nedziedināta trauma, un pārsvarā tās ir agrīnas pieredzes, agrīnas traumatizācijas, tātad agrīnu pieredžu tādas nedziedinātas pieredzes sekas. Tas ir par šīm attiecībām. Lai tā nepaliktu pavisam uz bēdīgas nots tas viss, tas, ko man noteikti gribas teikt, ja tu atpazīsti kaut ko no tā visa, par ko es šodien runāju, lūdzu, nekrīti uzreiz šausmās, nekrīti panikā, arī nevispārini uzreiz, tā kā viss ir slikti, vispār nekam nav nozīmes, ja jau ir tik slikti, ko es te vispār kaut ko vēl mēģināšu mainīt, reizēm arī tāda bezcerība traumatizētiem cilvēkiem varētu būt raksturīga. Pasties varbūt no tādas puses, ka pirmkārt tava nervu sistēma tomēr brīnišķīgi darbojās, jo visas tās lietas, par kurām es te runāju, būtībā viņas parāda, ka tava nervu sistēma ir gatava tevi pasargāt no potenciāliem draudiem. Viņi ir pieredzējusi to, ka tu patiešām esi piedzīvojis kaut ko negatīvu,
Un līdz ar to viņa šajā pastiprinātajā uzbudinājuma stāvoklī un arī tajā, ka viņa jau laikus cenšas izķert visus iespējamos riskus, kur tik vien varētu būt kaut kādas sāpes, kur varētu būt kaut kas, kas tev varētu būt pa grūtu, pa smagu. Visu to viņa cenšas jau laicīgi no tevis turēt pa gabalu, lai tikai tu neiekrīt pārslodzē. Protams, ka tas vienlaikus, diemžēl, rada kaut kādas citas grūtības, ja, jo, ja viņi tev sargā no tā, ka, lai tev nenāktos piedzīvot sāpinājumus tuvās attiecībās, diemžēl vienlaikus viņi tev sargā arī no tā, ka tu vispār nevar piedzīvot labas, foršas, piepildītas attiecības, tādu tuvību, kas var pacelt mūs nākamajā līmenī. Tas ir kaut kas pilnīgi svešs arī vienlaikus, ja? Bet viņi tev nosargā no tām sāpēm, viņi to dara, viņi brīnišķīgi darbojās. Ja? Tāpat tās arī jā, varbūt tev neizdodas nosēdēt mierā, un viņi izvērtē, ja tu sēdēsi mierā, tad tu būsi tik sāpīgi, ka viens tu tam cauri netiksi, bet, jā, tu darbojies, ja, tu kusties, tu arī sasniedz kaut kādas lietas, un nesaskaries ar šīm sāpēm ilgtermiņā, protams, jāstāst, cik ilgi tu varēsi viņas atlikt. Reizēm arī mūsu aizsardzības sistēmas, protams, var ļoti ilgi noturēt mūsu pietiekamā drošībā, ka mēs ļoti lielās problēmās, papildus problēmās vēl arī neiedzīvojamies, citreiz gan varbūt nāk papildus arī kaut kādu vēl pārdzīvojumu, un tad gan tas viss jau sasumēs kopā, un tad ir grūtāk ar to tikt galā. Bet vienalga, lūdzu paskaties uz savu nervu sistēmu kā uz tādu lielu atbalstu un palīgu tajā visā, kur tu šobrīd atrodies, un padomā arī par to, ka, ja tu atpazini kaut kādas simptomas, varbūt šis ir brīdis, kad tu tomēr varētu atlicināt kaut kādu laiku, enerģiju, naudu un doties pie kāda speciālista, kurš tad varētu palīdzēt tev ar to tikt galā tādā labākā veidā, lai ilgtermiņā tomēr tu varētu dzīvot kvalitatīvu un foršu dzīvi. Tas arī šodienai viss. Paldies un tiekamies atkal!